Kā Canva platformā izveidot QR kodu un pielāgot savam stilam, skaties tālāk. Esmu atvērusi Canva mājaslapu, kurā es vēlos izvietot QR kodu un vest uz konkrētu piedāvājumu. Un, ziniet, tu QR kodu vari izveidot jebkuram risinājumam, kā tev tas nepieciešams ir, vai tas ir uz afišām, vai vizītkartes, vai kādas uzlīmes. Es šajā gadījumā izvēlējos mājaslapu. Jebkurā gadījumā process ir tāds pats. Vienkārši QR kods un kā to izveidot Canvā. Tas ir bez maksas un maksas plāniem visiem, jebkurā gadījumā. Tad tu ej uz kreiso rīkjoslu, te ir apps, jeb lietotnes, un tad augšā ievadi QR. Ja, QR kods, enter, izvēlies, un pirmajā rindā trešais. Ja, QR kods, vienkārši QR kods. Un pie, kur ir URL, ja, tad tu šeit ievadi vietnes adresi, piemēram, design.lv, un tad te ir customize, ko tu vari pielāgot dizainu, tad background color, fona krāsa. Standartā ir balta krāsa, bet tu droši vari izvēlēties kādu citu. Es izvēlēšos baltu. Un tur, kur ir šis zīmējums, arī var izvēlēties, ka ir kāda cita krāsa. Es paņemšu tādu sarkanīgu. Ja, un mergins nozīmē, ka piemērs būs vai ļoti biezas, ļoti biezas, vai plāns. Es izvēlēšu viens un generēt kodu. Un šādi izskatās mans QR kods. Vienkārši QR kods, ko var skenēt, viņam nav limits. Tā, un tas arī ir viss. Un, ja tu gribi uzzināt vairāk par QR kodiem Canvā, un tev ir iedvesma papētīt, tad šeit ir ļoti daudz. Tātad var redzēt QR kods un gan ar video un audio, gan tāda mākslinieciska tipa ar logo arī un dažāda veida dinamiski šie QR kodi, bet es personīgi veidoju vienkāršā stilā, tā kā es biju arī nodemonstrējusi. Un tas arī ir viss par QR kodiem. Es ļoti ceru, ka tev šis padoms noderēja, un ja tu gribi redzēt vairāk vērtīgus video, piesako manam YouTube kanālam. Tiekamies citā video!